Pirmais, galvenais e-brokera aplikācijas loks tiešsaistē atspoguļo vispārējo tirgus informāciju par to, kādi vērtspapīri, kādā vērtībā un daudzumā kotējas Baltijas valstu biržās. Šis loks mums sniedz nepieciešamo informāciju, lai varam sekot līdzi tirgum, pieņemt lēmumus un attiecīgi rīkoties ar savu finanšu un vērtspapīru kapitālu. Galvenā loga pirmā sadaļa atspoguļo Tallinas biržas vērtspapīru sarakstu. Otrā Rīgas, bet trešā Viļņas. Loga 4. ailē ir izvietots kopējais Baltijas valstu vērtspapīru saraksts. Savukārt galvenā loga pēdējā sadaļā varam veidot paši savu, atsevišķi izvēlētu vērtspapīru sarakstu, bet par to šī sižeta turpinājumā. Vispirms, konkrētāk par informāciju, kas šajos logos ir apkopota. Loga pirmajā kolonnā ir norādīts vērtspapīra saīsinātais nosaukums, ar kādu tas kotējas tirgū. Lai ieraudzītu tā pilno nosaukumu, atliek vien novietot peles kursoru virs tā. Nākamā kolonna Best Bid Quantity norāda labāko pirkuma piedāvājumu apjomu. Šajā gadījumā viens vai vairāki interesanti vēlas iegādāties 123 akcijas par cenu lats un 7 centīmi par akciju. Šī cena ir norādīta loga 3. kolonnā. Novietojot peles kursoru virs šīs kolonnas šūnām, parādās loks ar pārējiem darījuma piedāvājumiem, sagrupētiem pēc cenu līmeņa. Savukārt loga 3. un 4. kolonnā ir pretēja rakstura informācija, labākais pārdošanas piedāvājums. Labākā cena par akciju šajā gadījumā lats un 8 centīmi un kopējais piedāvāto akciju skaits 500 akcijas. Kolonnā Last norādīta pēdējā darījuma cena. Nākamajā loga kolonnā Change norādītas akcijas cenas izmaiņas dienas laikā, par cik procentiem darījuma cena atšķiras no iepriekšējās dienas pēdējās cenas. Savukārt nākamajās divās kolonnās ir norādīts izvēlētā vērtspapīra, kopējais darījuma apjoms un tajos iesaistītais akciju skaits aktuālajā tirdzniecības sesijā. Konkrētajā gadījumā 2 darījumi un 300 akcijas. Priekšpēdējā kolonna Volume norāda darījuma apjomu attiecīgajā valūtā, šoreiz latos. Un visbeidzot loga pēdējā kolonna Bid Ask Trade procentuāli parāda, vai attiecīgajā tirdzniecības sesijā vairāk darījumi ir notikuši pēc ievadītiem pirkšanas vai ievadītiem pārdošanas uzdevumiem, tādējādi parādot pieprasījuma līmeni pēc šīs akcijas.